Krišān, Es? vai tev nešķiet, ka būtu pienācis laiks doties pāri jūrai? Es domāju, ka tas ir labs virziens. Izvēlēties prāmi. Es teiktu, ņemam to zaļo. Labi. Cik daudz tu zini par Somiju un medniecību Somijā? Es zinu, ka Somija ir pirmā valsts Eiropā, skaitot procentuāli medniekus uz iedzīvotāju skaitu. Ar Viņiem 300 000. Virs 300 000 mednieku. Aktīvie ir 200 000. Un viņi ir 5,7 miljoni cilvēku. Tas ir liels procents. 5% no sabiedrības ir mednieki. Un Somijā ir atļauts medības ar loku un pultām. Zini kā, var jau daudz skatīties par televizoru, Jā. bet var aizbraukt arī paši apskatīties. Jā, varam aizbraukt paskatīties, kā tad tas notiek. Jā. Vikings, we are coming. Pasaules čempions, taču. Jā, atkal 7. reizi. Jā. Un tagad sveicināt, draugi, uz meža takas. Uz prāmja takas. Jā. Nu, ko megastāri? Aidā! Aidā. Nu, esam skaistajā Somu zemē. Jā. Un rītā plāns ir doties medībās. No sākuma izpēte, vietas iepazīšana. Bet šodienai mums vēl ir viens eksāmeniņš. Mēs tad pamodāmies 4 no rīta jau normāli. Pirmo eksāmenu izturējām, tad prāmi nenokavējām. Un šovakar mums ir vēl jānoliek šaušanas eksāmens ar loku un bultām. Un tikai tad mēs kļūsim par oficiāliem lokmedniekiem Somijā. Antī ir mūsu viesis, kas mūs uzņem Somijā. Mūsu garais ceļš ir jau atvedis līdz Somijas mežiem. Un pirmā lieta, lai dotos medībās ar loku un bultām, ir jāizšauj šaušanas tests. Tāds pats tests ir jāšauj arī, ja braucam šeit ar ieročiem, jo cik mums Latvijā nav regulāri tādu testu, ko viņiem parādīt, tad mums fiziski jāizšauj. This is an easy test. It's not easy to fail, but it's possible. Tātad vēlreiz, nedrīkst būt neviena kļūda. 3 bultas, 18 metri, 23 centimetros ir jāieliek iekšā. Viņi šo te eksāmenu, cik mēs braucām, mēs pieteicām caur asociāciju. Tad viņi sagatavo šo te eksāmenu. Viņā var piedalīties tur čaļi arī vietējie, kuri grib. Un priekš vietējā reizi 3 gados ir jānokārto tāds atjaunošanas tests. No turienes jātrāp ir šitien. Izmērs ir liels, lai trāpītu, protams, bet viņš teica, zin kā, uztraukums vēl, viņam pašam ir gadījies ar vienreiz noraut eksāmenu, tāpēc kaut ko, zin kā, čiks pirkstu nospiedam, bulta aizlido. Bulta jau arī kaut kur vispār aizpūst galīgi garām. Arī tu uztraucies? Jāni, tu to vari. Nu tā, Krišān. Aiziet. Nokārtots. Yeah, congratulations, you are fast. Thank you. Thank you. This is officially I can hunt in Finland, yeah? Yeah. With the bow and arrow. With the bow and arrow. Exactly. Finally, thank you. Tātad te ir jābūt arī 2 lieciniekiem, un 2 ir tādi profesionāli, kas ir apmācīti tieši pieņemt eksāmenu. Un tad izsniedz šādu te licenci. I have your Finnish hunting permits. Janis? Please, Janis. Thank you. So, have those with you? And this hunting permit is valid for this hunting season. Hunting season. Yeah, actually, it's to the end of July this year. It's always from the beginning of August to the end of July. All right, thank you. Yeah, thank And you. tomorrow we'll see Yeah, what the Diana will bring us.
target, yeah? I don't know. No, I think that's a live white-tailed deer. Yeah, that's it. Atnešu arī. Jā, rekur. Most animals that we have here is the white-tailed deer. And roe deers have been here for a long time, but they kind of come and go. Mm-hmm. And there have been times that we haven't had roe deer so much. So, Antti, this place we can use for if our hunting will be successful, Yes. if we don't miss a lot. Yeah. But as we saw, the animals are welcoming us just right in the first minutes in Finland. Huh? Yeah. That's a good sign. Huh? Yes. And the best thing you can do is you can disguise yourself as dog walkers, so you can get really close to these animals. So we're gonna hunt in we would say an urban area. So Yep. around the villages and so. Yeah. Yeah. You are this green area where you're gonna hunt is surrounded by urban areas, cities, towns, everything, and the sea is one limiting edge here, and we call this vihertasko, like green pockets. So the animals they don't have a lot of predatory pressure here, and the hunting pressure is pretty low as well. So these green pockets have a lot of roe deer, especially next to these urban areas. The whitetail, even though we just saw one here, they usually they like to be a little bit more in open places. They go a little bit further away from the cities normally. But now in Finland we have an increasing wolf population, and the wolf population is actually pushing the animals even closer to the urban areas. Yes. Nu, lūk, tātad mēs esam jau Somijā, pirmajā dienā. Antti Sairamā mūs sagaida arī Somijas loku mednieku asociācijas pārstāvis. Medīsim ar loku un bultām stirnu āzi. Viņi mūs laipni uzņēma, tagad iepazīšanās. Te būs vietiņa, kur mēs nevaram dzīvoties, bet varam nodīrāt, sakārtot dzīvnieku leduskapis. Ejam paskatīt. Latvijā to mēs saucam par mednieku mājām. Tad māja vidus, jūnija vidus, tas ir stirnāžu medību laiks. Only the bucks. Only bucks, yeah. And if we can select, we try to get either like really old bucks or the young ones that are going to be driven out from the territory anyway. And you can do in the springtime also with the rifle. Yes, but not in here. In this place we only hunt with bows or shotguns, but really seldom with shotguns. This is mostly like a bow hunting area. Great. Yeah, just because of the noise and the people walking here, and the backstops. We don't have the backstops that we need for the rifles and so on. Backstops, tas ir tātad viņiem dzinējmedībā sevišķi jānodrošina šāvējiem, ka aizmugurē ir safe background. Tad jāšauj kalnā ir iekšā ar ugunsieročiem. Tāpēc šajā kolektīvā viņi medī tikai ar bisi, bet realitātē medī tikai ar loku. Tāds kolektīvs. Let's go check. We have one stand here you can use. Viens mednieks apsaimnieko šo vietiņu. Viņam tur ir slēpnis no augšas arī, ko viņš izmantoja. Sāls jau šeit gadiem ir. Te ir starp ezeru, vai tā ir jūras, nezinu, ūdeņi. Tāda šaura, tā kā dakša, un te patīk dzīvniekiem drošības līnija, kas ir jāiēķē iekšā sistēmā. Viņš tagad iet paskatīties, iesimies arī, vai nav nobrāzumi, kas liecinātu par āžu klātesmību šeit. Āzis nāk un ragus tīri nost. No velveta. Tātad šitā ir otrā vietiņa, ko viņš tagad rāda mums, kur mēs arī varam darboties. Šitam krietni svaigāk arī brāzumi nekā tur bija iepriekšējā vietā. Nozīmē, viens āzītis šeit ir, tur arī starp citu nobrāzts. Starp citu, jūs zinājāt, ka ragu krāsa veidojās atkarībā no tā, kādu koku viņš berž. Tā viņa gaišāk, tumšāk, atkarībā no koka. Lūk, tādas elektroniskās barotavas, kur dozētā veidā var saregulēt, lai nelidojos, nemētājās pa gaisu visu barību, bet viņi saprot, cik daudz ir jāiedod baltastniekiem un briežiem. Rusika mezgls, slīdošais mezgls, šo iejāķē iekšā savā iekarē, un tādā veidā uzkāpjot augšā mednieks nevar nokrist lejā.
Un pēc tam ir visādas palīgi virvītes, jo šeit lejā mēs pieeķējam loku, somiņu, tad uzkāpja augšā piedrošinās un tad jau savelk visu pārējo uz augšu. Kā viņš saka, šitā arī cerīgi vietiņa. Mēs diezgan strauji metamies iekšā medību notikumā. Viņu klubs ir nolēms tā, tad šajā pavasara medību laikā katrs mednieks drīkst nomedīt vienu azīti. Rudens sezonā jau cik gribās. Arī nav limitēts dzīvnieks, tā kā mums ir piešķirts viņa personīgais āzis šeit medībām. Un kas man šeit jau patīk, un tas, ko arī Anti uzsvēra, nu redzam, šeit mājas, tur traktors pļāva, kaut ko darījās, ja. Ļoti labi sadzīvo medības loku un bultām kopā šādā te vietā, kur ir apkārt cilvēki, kur staigā cilvēki ar suņiem, brauc ar velospēdiem. Tas, ko viņš saka, tā ir ļoti laba harmonija. Tā viņi te izveidojuši piepilsētā un ļoti labi darbojas priekš visas publikas. Šobrīd arī Somijā liels sausums. Visur, kur mēs iztaigājām, mazie grāvīši galīgi tukši. Un mēs tāpēc esam pie upītes. Viss norādes rāda to, ka viņi nāk šeit pie ūdens. Tāpēc lēnām stratēģija veidojās tāda, ka varētu mēs būt diezgan tuvu ūdenim kaut kur šajā lauciņā, vismaz pirmajā vakarā. Pagaidām izlūkojām 4 vietiņas, 5. Principā rītdienas vakaram, kā pirmajam, būs jāpieņem lēmums, ko mēs darīsim. Man šodien ritīgs prieks ir konstatēt to, ka arī šeit Somijas mežos mūsu ceļojošā mobilā grupa, kuru jau jūs pieraduši redzēt arī Latvijā, strādā tikpat labi. Joprojām stils tiek saglabāts, ka mēs guļam un nakšņojam kaut kur mežā. Tepat lejā ir skaista upīte, kur iesim vēlāk pamakšķerēt. Somijā, līdzīgi kā Latvijā, ir atļauts nakšņot visos mežos. Vienīgais noteikums ir tuvākā 150 metri no kāda mājas. Un to mēs te lieliski izbaudām. Virtuvīte kā ierasts, viens leduskapīts, faktiski 100% autonomi, lai darbotos, un, protams, gulēšana. Krišs pastāst, kāda mums bija šīs dienas kemps. Nu, pēc gara brauciena, kāds mums bija vakar, mums uzstādījums nebija tik ļoti atrast perfekti skaisto vietu, bet nobāzēties, izgulēties, lai varētu turpināt jau šodien pārējās darbības. Mēs atradām vietiņu tuvu upei, un tad mēs apstājamies, atveram mašīnu, izņemam savu ekipējumu, un pēc 3 minūtēm mums ir gultas gatavas, taisam vakariņas, ēdam. Kas ir jāatcerās Somijā? Ir daudz tādas tā kā Latvijas valsts mežiem iebūvētas vietiņas, tās mēs redzēsim tur lejā pie upes, bet ļoti daudz, kur nevar pie viņām piebraukt kā Latvijā. Ar to ir jārēķinās, un īstenībā, ja tu kartē skaties, ir daudz tūkstoši ezeriņu vietiņas, bet tā piebraukšana, piekļūšana pie viņām bieži vien ir privāta vai šādi te aizvērta būvniecieta. To ir jārēķinās Somijā, kad tā uz kartes izskatās, ka ir ļoti daudz, kur nakšņot, bet realitātē, kaut kas šitās būs. Jā, būtu iespēja paņemt mugursomas, iet lejā, bet tad atkal paliek tur ēdiens, virtuve, viss, ko vajag. Jā. Bet labā ziņa, ka Somijā ir ļoti daudz koki. Ļoti daudz koki, visur koki. Un brokastīs tradicionāli. Beikons, oliņa, getliņa, gurķis. Kā teikt, lielāko daļu esam paņēmuši līdzi. Kaut gan Somijā es biegājos tagad veikalā īstenībā pārtiku nopirkt. Maksā, man liekas, brīžiem pat lētāk nekā. Es tad dažas cenas apskatījos. Un dabiski spiedīsim uz forelēm. Tātad mēs nopirkām licences, kas bija apmēram 18 eiro uz vienu dienu. Šeit ir varavīksnes foreles, kuras drīkst paturēt. Šeit ir ālatas, kuras arī jau drīkst paturēt. Un šeit ir brūnā forele, kuru arī drīkst paturēt. Dienā ne vairāk kā 2 zivis vienam makšķerniekam. Ar ko jārēķinās, diezgan sarežģīti ir nopirkt īstenībā. Jo katrā reģionā, katrā upē ir cita mājaslapa, pārsvarā somiski, un ja nebūtu mūsu draugs, mēs paši diez vai tiktu to galā. Un kāds mums šodienē, tad plāniņš ir brokastis, makšķerējam un vakarā dodamies medībās. Jo šeit jau gandrīz ir polārā diena, nozīmē, ka varēsim vēl un ilgi sēdēt. Krišjān, vai tu zini, kas ir jāizdara, lai noķertu zivi? Es klausos. Jākļūst pašam par zivi.
domā kā zivs, tu ēd kā zivs, tu kusties kā zivs. Tu esi glumšs kā zivs. Zivs nerunā, jābūt klusam. Ko tu domā likt virsū? Es mēģināšu igauņu voblerīti sākumā. Skatīsimies, vai Somijas forelē garšo igauņu voblers. Tur Arvīd ap stūri upē divas somietes filmē pankroka klipu uz 8 mm kameras. Tas tam var palorēt ap stūri. Te jau zīvi ieraudzīt, ja viņi te ir. Lāšveidīgā zivs vienmēr ir galvenajā straumē, atceramies. Viņa nav tā kā līdaka, kas sēž kabatās. Jā, un gaida. Un parasti aiz akmentiņa vai zem kociņa, blakus kociņam. Olā, ir. Asarīts. Tur tā vietiņā cilājās. Tikai jāmāk ietrāpīt. Kas pagaidām ir mācīšanās procesā. Ir. O! Līdaka. Šis galīgi nav līdaks kāds. Es teicu, to pīkstuli vajadzēs uzlikt, jo līdaka tādēļ, ka man nav pavadas virsū. Labi, ka nenokoda, jo kur jau ir aukla zobos. Nu ko? Mums būs ēst, vai ne? Būs ok pusdienās cept līdaciņu. Pirmā Somijas zivs. Gatavots ārā. Un pat šo zīvi kāds mēģinājis ēst. Nozīmē, tur kāds lielāks kukainis. Ļoti liels kukainis. Vai arī vietējais somu dūrējs. Varbūt bowfishings bija. Varbūt. Tute la per tute. Ko? Tas brīdis ir pienācis, ka mēs nomainām sporta uzgali, noskrūvējam nost uz šādu te medību uzgali. Pagaršs ceļš ir iets. Daudz gadu trenēts. Bija jāatbrauc šajien. Nokārtots eksāmens. Atrast potenciāli labu vietiņu, kur sēdēt. Šīs dienas taktika tāda izlūkošana. Mēs trietā sēdēsim nosacīti netālu. Mēs izvietosim mānekli. Somiem tāda pieredze ir. Mums nav. Interesanti būs. Un pirmais vakars faktiski paskatīties, redzēt, kur nāk, cikos ir kustība, kāda kustība ir. Tad jau rītā mums ir varianti kāpt kokā, kaut kur sēdēt, ja sapratīsim, no kurienes viņi nāk. Ir varianti. Ir patiesībā arī tāds mērens stress, kurš jau medījot vairāk nekā 12 gadus, principā vairs neeksistē. Pastāst par maskēšanos, kas svarīgi ir lokmedībā. Principā būt pēc iespējas neredzamam. Attiecīgi rokas un pat seja. Un tad man būs uz sejas šīs, bet acis jau būs ārā. Tā kā mēs Jāni to domāsim. Varbūt ir jānokrāsojas, varbūt arī, jo ir arī tās dažas reizes gadā, kad arī vīrieši krāsojās. Šitais maisiņš svarīgi, lai bultas piemaskātu, jo tie gali ir
diezgan košs, un ja gadienā būs jāiet klāt, tad mums svarīgi ir, lai pilnīgi viss ekipējums ir piemaskēts. It's a doe. Kaza? Jā, kaziņa. I think we stick to the plan. Yep. Because the positions are very good, understandable, and either way this evening is more for reconnaissance It's okay for to me. understand. Yeah. Reku, mēs iesim uz tiem krūmiņiem. What if you place the decoy in between of you guys? Yeah, that's my So not idea. to the- Yesterday, one buck was in a camera here, and now the doe was there. So, if the buck comes out, it's kind of narrow place. He must come here. Somewhere in between, maybe, let's say, we can measure 20 meters Yeah. from the position, a little bit an angle, so we're tik grāvījuši tādu, bet tiem var palīst. Okay. Tā nu mēs esam nonākuši apmēram pozīcijā, bēši līdzīgs kā vakara. Tagad mēs iesim ar uzstādīt dīkoju vai mānekli. Tas mums pirmā pieredze tāda arī, vai ne? Okay. Es pamērīju distanci 20 metri no manīm, 20 no Krišjāņa. Nice. In your video, Yeah. it looks absolutely like alive. I don't know, the colors are good. Yeah. And the size is perfect and everything. Yeah, Yeah. that's an interesting experience for us too. Yeah. Could never. I hope. I'm pretty sure that you will see a roebuck. If it's a kid, like a young one, I don't know how they react to this. Might be scared. Could be. Might go around. But if they act, if you have any mature buck here, I would be surprised if it wouldn't come here and start He pounding. must come Yeah. to fight. Yeah. All right, exciting. Exciting, yeah. So now next you have like I would say 2 hours and then it's the peak time. Yeah. I think from 10 to 11, that's the Yeah, that's the best. harshest time, yeah. All right, All right. then we will go prepare our positions. Yeah. And I'll be in here waiting for you. White man's hell. Yeah, white massage. Yeah.